Pēc aptuveni stundu ilgām sadursmēm policija nemierniekus padzen no Saeimas ēkas līdz Smilšu ielai, kur sadursmes turpinās. Spēcvienības vīriem pāri gāžas bruģakmeņu, ķieģeļu un pudeļu lietus, un viņi ir spiesti atkāpties. Nav komentāru tagad nebūs. Bet vai vispār, es saprotu, ka jūs it kā bijāt gatavi visam tam, kas šovakar notika, jūs redzējāt, masas ir par lielu, tagad nebūs vairs citu komentāru, kamēr nav beidzies, jā. Turpmākā pusstunda policijai nav veiksmīga. Nemiernieku rokās krīt 2 pašvaldības policijas auto. Policija automašīnas mēģina atgūt un glābt pārējās, bet ir spiesti atkāpties. Grautiņā Smilšu ielā vandāļi izsit ēku logus un sākas arī veikalu laupīšanas. Daži no protestantiem gan mēģina pārējos atrunāt no tā, taču tas neizdodas. Я скажу, не надо бить Латвия с бальзамс, не надо бить. Не надо. Объясню, в чем дело. Он не имеет отношения. Вы все знаете эти пакеты. Вы эти пакеты знаете, ребята? Вы знаете эти пакеты? Pārdevēji mēģina savus veikalus aizstāvēt, bet pārsvars ir uzbrucēju pusē. Ir viens cilvēks. Kāpēc? Labi. Man liekas, tur praktiski tikai autobusu viens tirgojums, bet... Man tikai autobusu. Kur ir palicis? Kāpēc jūs ņemat autobusu? Tā vien izskatās, ka marodieri visvairāk ir uzdarbojušies šeit, Smilšu ielā. Ir izlaupīti pīpju veikals, vīna bārs, tālāk Latvijas balzām veikals. Tāpat šie cilvēki nav saudzējuši arī Pārīgas banku un valsts ieņemumu dienestu, kurš atrodas man pretī. Ap 10. vakarā no Vecrīgas patriektie jaunieši pulcējās pie Pulveru torņa un Līvu laukuma apkaimē. Joprojām turpinās sadursmes ar policiju, kas bloķē ielas. Policija pamazām atgūst kontroli par pilsētas centru un aizturēto skaits jau tuvojas 100. Policija nemierniekus no Vecrīgas padzen pēc 3,5 stundu ilgām sadursmēm. Pie Brīvības pieminekļa notiek pēdējās aizturēšanas. Nemieri Vecrīgā ļoti atgādina Tallinas Grautiņu. Vienīgi tur nemiera cēlāji bija krievalodīgie, bet Rīgā lielākā daļa protestētāju bija gados jauni latvieši. Es satīsim pats, bet lūdzu neņemiet karot. Ko mēs tagad diskutēsim? Es drīkst piecelties kājās. Tu apsēdies, tu piecel, tu sāki. Alberts Dinters, Ivors Žepīckis, Ingmārs Stankēvičs, Andrejs Skangals, TV3 ziņas. Šodien Smilšu iela Vecrīgā jau no agra rīta